Čau! Šodien mums būs paraugu demonstrējumi. Kā salikt Ralfhaus siltumnīcas karkasu. Tad laižam. Šeit mums ir izjauktā veidā siltumnīcas karkas, kā arī kaste ar visiem nepieciešamiem sīkumiem, lai šo karkasu saliktu. Kastē iekšā mums ir šādi te arku savienojuma dēlīši, kā arī vēl viena kastīte, kurā ir iekšā visas skrūvītes, gan krampīši, gan durvju aizveramie mehānismiņi, gan arī lūku mehānismiņi, ja komplektācijā ir siltumnīca ar vēdlodziņu. Ko? Ķeramies vērsim pie ragiem un sākam montēt, ja? Aiziet! Kādi instrumenti ir nepieciešami, lai būtu vienkāršāk salikt šo karkasiņu? Tātad, akumulātoru mašīna ar 20. torka galviņu, mērlenta, lāpsta, līmeņrādis, un kāds kāpslītis, uz kā pakāpties. Durvis un vēdlogu mēs sākumā atliksim malā. Un pirmais darbs ir atrast visas nepieciešamās detaļas pamata vainaga sakomplektēšanai. Pirmkārt jau visas detaļas, kurām ir klāta taisnleņķa stiprinājuma leņķi, tie ir pamata vainagi. Ja? Šādi viņi izstāsta. Citi to sauc par mūrlatām. Pēc leņķiem izsecinam, kur kas atradīsies. Šeit mēs varam redzēt, ka šie te leņķīši ir pieskrūvēti ar nobīdi no centra, ja? ar nobīdi. Un viņi ir pieskrūvēti uz siltumnīcas iekšpusi. Un šeit ir viena svarīga nianse nesajaukt brusiņas. Pamata vainagam ir tāda paša izmēra brusas kā koras dēlim. Šīs te pamata vainaga gala brusas, viņām garums ir 2,86, jeb 2,86 centimetri. Ja? Tāpēc mēs ņemam mērlentu un pamēram. Un tās tad arī izmantojam kā pamata tā gala brusiņas. Ja? Neizmantojam 3-metrīgās, jo tās ir koras dēlis. Un šeit jau mēs varam redzēt, kā iztīsies siltumnīcas pamats. Ja? Tātad 6 metri garumā un 3 metri platumā. Kad pamata vainags ir salikts pa vietām, tad ņemam no kastes ārā skrūvju kastīti un saskrūvējam viņu kopā, ja? Visās vietiņās. Tur visur ir leņķīši vai savienojumi plāksnītes. Nākamais solis ir nolikt šo pamata vainagu precīzi tā, lai tas būtu ar visiem taisniem leņķiem un vienādi sakot, vienādu malu taisnes stūris, lai būtu. Ja? Vienkāršākais veids, kā to izdarīt, ir samērīt diagonāls. Tāpēc vajadzēs mērlenta, kas ir vismaz 8 metri gara. Un tad skatāmies. Aizķeram aiz galējā leņķa un mēram pa diagonāli pāri. Šeit ir 660 cm. Šeit ir 650. Tas nozīmē, ka šis stūris ir mazlietiņās jāpavalk uz manu pusi pa 5 cm. Un šeit ir 655. Un vēlreiz drošības pēc pārmērīsim pirmo diagonāli. Un arī šeit ir 655. Tagad mēs zinām, ka šeit ir taisnes stūris. Ja, mūsu pamata vainags nebūs sagājis slīpi rombā. Mēs zinām, ka šeit ir vienāda mala taisnes stūris. Un tagad mēs zinām, ka tālāk būvējot siltumnīcu, viņi mums būs taisni visās vietās. Nākamais solis to ir izlīmeņot. Tā, lai viss šis te pamata vainags būtu līmenī. Ņemam tālāk mūsu labo brāli līmeņrādi. Un šādi te ar līmeņrādi ejam visam riņķī apkārt, kamēr visas šīs brusas ir vienā līmenī. Un veids, kā šo līmeni nodrošināt, ir apakšā liekot keramzīta blokus, vai, ja ir saimniecībā gāzbetona blokus, ja, tad paliekot zem šī te pamata vainaga, tad attiecīgi tālāk viņus parokot dziļāk vai pierokot uz augšu, mēs varam panākt, lai viss šis te pamata vainags atrodas vienā līmenī. Tad liksim tagad arkas kopā. Lai arkas būtu vieglāk salikt, mēs varam izmantot mūsu pašu, pats salikto pamatu vainagu kā mēra instrumentu. Tad mēs saliksim visas tās arciņas šādi te smuki, tā, lai apakšgals arkai balstās uz pamata sāna. Arku apakšs mēs noliekam sānos, apmēram vienādā attālumā no galiem, ja, tā, lai viņas aiziet. Un tad šie te gali saskarās kopā mums apmēram pa vidu. Šādi izstās arkas apakšgals. Apakšgalam šis te zāģējums ir nedaudz tuvāks taisnam leņķiem. Ja? Savukārt augšgals ir tāds nedaudz ar tādu asāku leņķi. Ja? Tādā veidā mēs varam saprast, kurš ir augšgals, kurš ir apakšgals. Šis te būs siltumnīcas augšgals. Ja? 6 metru garajām polikarbonāta siltumnīcām mums kopā būs 7 arkas. Savukārt plēves siltumnīcām, tās, kuras ir 6 metru garumā, viņām būs pa 5 šādām konstrukcijām. Tātad kopā 5 arkas. Jo plēves siltumnīcā mēs liekam ārciņus uz karkasa ik pa 1,5 metram, tad polikarbonāta siltumnīcām tās tiek liktas ik pa metram. Tad, kad šāds te kuģīts ir gatavs,
Tad mums ir jāiet atkal pēc kastes un jāņem arku savienojumu dēlīši. 6 metru garie polikarbonāta siltumnīcai mums ir 7 šādi te dēlīši ar pieskrūvētiem leņķīšiem un 5 bez leņķīšiem. Ir 7 arkas, bet tikai 5 dēlīši. To es tev parādīšu pēc tam, kāpēc tā. Un tas, ko es iesaku vieglākai montāžai darīt, ir jāņem komplektā iekļautās skrūvītes, un viņas ir jāsaskrūvē šajos te leņķīšos apmēram centimetra attālumā no stūrīšiem. No viena stūrīša un no otra stūrīša. Lūk, šādi te. Un tā sagatavojam visus dēlīšus. Ja? Lūdzu, šādi izstās sagatavota dēlīša. Ja? Visos stūros savilkts ir vienkārši skrūvītes. Ejam montēt siltumnīcu. Ņemam visas tās daļas, kas ir ar leņķīšiem pie sevis. Šeit pie arkām. Un tās, kas ir bez leņķīšiem, tās mēs uzskrūvēsim pēc tam, kad arkas jau būs saceltas augšā. Tā. Šeit mums vajadzēs, šajā posmā mums vajadzēs mērlentu. Šis te atvēruma platums, īsā daļa ir 5,5 cm, un šis attālums ir 6 cm. Mēģinam veiksmīgi tā arī saskrūvēt. Kad tas ir saskrūvēts, viens mazs tāds profesionālais ieteikums, lai darbs veiktos ātrāk, pie katra pamata vainaga leņķīša noliekat 3 skrūvītes. Un ņemam šo te arku. Ar abām rokām šādi te ceļam augšā. Un pirmo mums vajag apgriezt otrādāk. Tā, lai tas leņķītis, augšā pieskrūvētais leņķītis, ir vērsts uz siltumnīcas iekšpusi. Un pie katra leņķa ar 3 skrūvēm uzreiz arī skrūvējam klāt. Nu, lūk, šeit mums ir svarīgi, lai šī te arkas ārmaliņa saliktos kopā ar pamata vainaga ārmaliņu. Ja? Un skaties, lai viņi ir taisni, lai viņi gultos uz pamata vainaga taisni, ja, lai nebūtu šādi, teiksim, ja, pavērsta uz ārpusi, ja, vai sagāzusies uz iekšpusi. Ja. 3 skrūvītēm skrūvējam. Leņķīti pie ārciņas. Un kā redzam, tie leņķīši ir pietiekami izturīgi, ja. Viņi tās ārkas, viņiem ir stipri, viņiem ir pastiprinājuma riba šeit tiem leņķīšiem, viņi tās ārkas pašas ar savu svaru šīs te ārkas nesagāzīsies, ja. Par 5 metru platējām siltumnīcām un 7 metru platējām siltumnīcām tur ir cita matemātika. Tur tas nestrādā. Ja? Tur obligāti ir arkas jānostiprina, tad, kad viņas paceļ augšā. Nu labi, ceļam augšā visas pārējās arkas. Tad ņemam nākamo, kas tiek iekļauts komplektā, šie ir šādi te horizontālie dēļi. Šādi te viņi izskatās šķērsgriezumā. Un tos mēs vērsim cauri arkām, lai savilktu viņas kopā. 1, 2, 3, 4. Tas apmēram tāds krūšu augstumā. Arī no augšpuses 4. caurums. Ja? Tad šādi te valkam šo te dēlīti iekšā. Dēlīši ir piegriezti precīzi, tā, lai viņi salacās ar siltumnīcas ārpusi. Un šeit jāņem vērā, ka stiķītes ir paslēpts arkā. 4. ārkā ir paslēpts stiķītes. Šeit mēs vienkārši viņus saskrūvēsim ar 2 skrūvēm. Šeit mēs visus horizontālos dēļus esam savilkuši cauri. Tagad viņi ir tikai jāpieskrūvē. Un, lai pieskrūvētu, mums vajadzēs atkal mērlentu, ja, lai mēs atrastu pareizās vietas. Pirmo galu mēs ļoti vienkārši pieskrūvējam līdz ar šo te maliņu. Perfekti. Un tagad ņemam rokā mērlentu. Un šeit ir ļoti vienkārši. Tāds pats attālums, kāds mums ir atpakšā. Šajā gadījumā 97 cm. Pirmajā atvērumā ir 97 cm, pēc tam visos nākamajos būs apaļš metrs. Ja? Tad tādu pašu mēs šeit arī mēram vienmēr. Ja šeit no kreisās puses ārkai, ja, tad arī šeit konstrukcijai mēru ņemam pie kreisās puses. Un pieskrūvējam klāt. Par cik mums skrūvīti jau te bija ieskrūvēti, tagad bija ļoti viegli viņu vienkārši iedzīt līdz galam. Un tā turpinam uz priekšu. Es jau zinu, ka te katrs nākamais būs metrs. Tad attiecīgi pa metram arī ejam uz priekšu. Pieskrūvēsim arī otru dēli, jo šeit ir savienojums. Tagad arkas savā starpā ir savilktas un ir stingrākas. Tagad nākamais, kas jāiedara, jāieliek ir koras dēlis. Šādi izstās sagatavoti koras dēļi. Ja viņi ir 2, tad pie viena no viņiem būs savienojuma plāksne. Šie te ir tie 3-metrīgie. Šeit bija tā svarīgā nianses, kuras teica, ka mēs nedrīkstam sajaukt vietā 2,86 un 3 metri garos dēļus. Ja? Tātad šīs brusiņas ir 3 metru garas. Ja siltumnīca ir nedaudz augstāk virs zemes, tad šī ir tā vieta, kur ļoti labi nodara kāds kāpslīts vai pakāpieniņš. Pirms koras dēli ieskrūvējat jau vietās,
pie savienojuma leņķiem. Vispirms koras dēli saskrūvējam savā starpā ar šo te savienojumu plāksni. Un tad, kad šīs savienojuma plāksni ir savā vietā, tad mēs ejam pie galiem un sākam skrūvēt koras dēli klāt pie arku savienojumiem. Sākumā pārliecinamies, vai koras dēlis ir vietā. Šī te ārsiena būtu vienāda ar koras dēļu malu, ja? Un tad nākam no otras puses un skrūvējam pie leņķīša klāt. Un šeit viņa iepozicionējam apmēram pa vidu, tā lai uz abām pusēm spraudziņas ir vienādas. Un tā saskrūvējam pilnīgi visus leņķīšus līdz otram galam. Un tagad pēdējā lieta pie ārku skrūvēšanas, kas vēl ir palikusi, ir salikt šīs te plāksnītes. Un atceramies, mums bija 7 plāksnītes ar leņķīti un 5 plāksnītes bez leņķīšu. Mums ir 7 arkas. Tas ir tikai tāpēc, ka mēs ārējiem galiem, ārējām arkām šeit ārpusē plāksnītes neskrūvējam. Lai mēs varam pēc tam polikarbonātu liekot virsū, ja, lai mums šeit būtu taisna virsma. Tāpēc šis ārējais gals paliek bez savienojuma plāksnes. Bet visus pārējos gan saskrūvējam arī no otras puses. Tagad, kad koras dēlis ir pieskrūvēts, tad ir ļoti vienkārši. Vienkārši liekam līdz koras dēlim, apmēram pa vidu un skrūvējam klāt. Un tā līdz galam. Ar to tad arī arku skrūvēšana ir beigusies. Tagad pēdējais, kas vēl ir jāizdara, ir jāieliek karkasam durvis un vēdlodziņš. Durvis mums jau ir sagatavotas vērtnes ar visām ailēm jau kopā. Tad viņas jau ir veselas, kā arī šeit augšējie gali ir piezāģēti. Viņas atliek tikai ielikt savā vietiņā. Un liekam ar eņģītēm uz ārpusi. Ja? Vēršam eņģis uz ārpusi, tā lai durvis pēc tam vērās mums uz ārpusi. Nu, un tad attiecīgi liekam karkasam pa vidu, atrodam to vidus punktu. Kad durvis esam iepozicionējuši, tā lai viņas atbalstās, lai šīs vietas ir augšā apmēram pa vidu, ja? Tad ņemam skrūmušīnu un skrūvējam viņas klāt. Durvju ailēs jau ir 2 skrūvas jau ir iedzītas. Viņas, viss, kas ir jāizdara, ir jāsavelk tā, lai šī ārējā mala būtu taisna un šīs skrūvītes jāieskrūvē iekšā. Un tas arī ir viss. Nolūk. Durvju augšas ir iekšā. Kad durvju aile augšā pie karkas ir pieskrūvēta, tad šeit mums ir 2 transporta skrūvas, kuras mums ir jāpavelk vaļā, tā lai durvju vērtne atbrīvojās. Tad, kad vērtne ir atbrīvojusies, tad mēs tālāk pievēršam uzmanību augšējai malai. Ja šī te augšējā līnija ir taisna, ja, atvērumi ir vienādi pie aizvērtām durvīm abās pusēs, tad ir skaidrs, ka mēs šeit eņģu pusē varam skrūvēt pamata vainagu klāt. Ja viņa nav taisna, redzam, ka šajā pusē ir lielāks atvērums, ja, un šajā ir mazāks. Pie pamata vainaga tad mums jāparegulē. Nu, šajā gadījumā, lai aizvērtu ciet atvērumu, ja, nu, tad mums ir jāpastum durvju virzienā. Turpinam sekot, vai mums ir aizvēries šeit ciet. Izskatās, ka vēl mazlietiņās vajag. Nu, jau ir labāk. Re? Tad, kad tā pozīcija ir atrasta, skrūvējam šo leņķi pie pamata vainaga klāt. Tad, kad augšējā mala ir savesta kārtībā, tad mums ir jāpievērš uzmanība šai te sāna vērtnē. Ja? Nu, te es bišķiņ pārspīlēju, ja? Pavēru viņu kārtīgi vaļā, bet arī šeit. Mēs skatāmies, vai viņa visa ir vienādā atvērumā. Un ja nav, tad attiecīgi te ailīti pieregulējam. Ja? Tagad viņa ir vienādā attālumā. Durvis smuki varās. Šo durvju ailes dēli mēs varam skrūvēt klāt pie pamata vainaga. Durvis ir savā vietā. Transporta skrūvi pievilkt, lai nevirinās. Pēc tam, kad uzliksim vai nu polikarbonātu vai plēvi, tad jau saliksim furnitūru, lai nostiprinātu durvis aizvērtā pozīcijā. Labi, ejam likt vēdlodziņu iekšā. Ar vēdlogu situācija ir tieši tāda pati. Un arī tieši tāpat, pirms skrūvēt vēdlogu konstrukciju pie pamata vainaga, atskrūvējam vaļā transporta skrūvē šim te vēdlogam pašam. Paskatāmies, vai viss kārtīgi virinās, vai visi atvērumi ir vienādi. Ja vajag, tad paregulējam. Ja nē, tad vienkārši skrūvējam klāt šeit tos pamata vainagu
Un liekam 4 skrūvus katrā leņķītī. Vienā pusē un otrā pusē tāpat. Nu, un šādi izstās gatavs siltumnīcas karkas, kur šajā galā ir durtiņas, otrā galā ir vēdlodziņš. Ja? Šis karkas ir paredzēts polikarbonāta siltumnīcai, jo šeit ir 7 arkas. Ilgākais process ir sagatavot pamata vainagu, lai viņš viss būtu līmenī. Tas būtu ilgākais un tāds čakarīgākais process, es teiktu tā. Pēc tam, tad, kad tas ir izdarīts, nu, tas varētu būt, kad paprast kādu stundiņu, pieņemsim, ja? Tad šito visu saskrūvēt, nu, elementāri. Ja ir piešāvušies, tad pusstundā, bet, nu, tā var paši lēnu garu pīpējot un šo video skatoties, var apmēram, nu, stundiņā pusotrā saskrūvēt šo te karkasu. Diezgan vienkārši. Nekā sarežģīta te nav. Tā kā, paldies, ka paskatījies. Un ja tevi interesē šāds te karkasiņš dotajā brīdī, kā arī ar visu polikarbonātu pārklājumu, ja tevi interesē šāda siltumnīca, sazinies ar mani, piezvani man, sarunāsim. Tagad mums ziemā ir foršs atlaidīts. Un pavasarī es jums parādīšu, kā pareizi uzmontēt polikarbonātu un plēvi. Ja? Kā pašu spēkiem to visu izdarīt. Bet tas jau gan būs pavasarī, tad, kad mēs brauksim kādu siltumnīcu montēt. Labi, paldies tev par uzmanību. Čau, čau, tiekamies!